Labdien visiem! Šodien mēs runāsim par ļoti specifisku institūciju Latvijā - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Manā skatījumā tā ir institūcija, kura, plašai sabiedrībai līdz šim ir bijusi visnotaļ nepieejama un varbūt atsvešināta, bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti svarīga. Tā ir institūcija, kuras lēmumu. Vai kaut kas ar mikrofonu nav kārtībā? Atvainojos, kaut kas ar tehniku nav kārtībā. Jā, bet es vēlējos pateikt, ka šī institūcija tomēr ir arī ļoti, ļoti svarīga ik viena Latvijas iedzīvotāja dzīvē, jo tā ir vienīgā, kura var ietekmēt kaut kādā mērā mūsu maksājumus par elektrību, piemēram, vai siltumu, kas arī būs tie būtiskākie pakalpojumi, kurus komisija regulē. Un man ir liels prieks, ka ir tapis pētījums, kurš uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju paskatās neatkarīgi no malas un analizē tās darbību. Un šodien mēs uzklausīsim šo pētījuma autoru secinājumus un ierosinājumus, un pēc tam lūgsim šīs jomas politikas veidotāju komentārus. Es sākumā iepazīstināšu ar pētījuma autoriem un visiem pārējiem šīs diskusijas dalībniekiem, kas sēdēs panelī. Un sāksim ar Aigu Grišāni. Aiga ir Sabiedrības par atklātību dēlna juridiskā analītiķe, un viņa vadīja šo pētījumu. Un līdztekus Aigai pētījuma autori ir divi zvērināti advokāti, Sandis Bērtaitis un Dace Cīrule no advokātu biroja Adversus. Lūdzu, varbūt iepazīstiniet ar sevi. Un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju šodien pārstāv Rolands Irklis, padomes loceklis. Un pēc tam te priekšā nāks ekonomikas ministrijas pārstāvi, kuri laikam nav ieradušies vēl, ja? Atsaucās. Ir? Nav. Un Tieslietu ministrijas pārstāvi Sanita Mertena un Baiba Lielkalne. Lūdzu, arī iepazīstiniet ar sevi. Un pirms mēs sāksim iepazīties ar pētījuma atziņām, es došu vārdu Ievai Moricai, Soros fonda Latvija programmu direktorei, jo pēc fonda iniciatīvas lielā mērā šis pētījums ir tapis. Labdien! Es tiešām priecājos, ka Soros fonda Latvija atbalstītais un Adversus un Dēlnas īstenotais pētījums par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbību un elektroenerģijas un siltumenerģijas jomā un uzbūvi ir rosinājis plašu sabiedrības interesi, kā mēs redzam pēc klātesošajām kamerām. Šī pētījuma mērķis ir rosināt diskusiju, pacelt jautājumus, pacelt problemātiskos jautājumus, kas ir saistīti ar SPRK darbību no labas pārvaldības viedokļa. Un pētījuma saknes ir meklējams pagājušajā gadā, un faktiski tas impulss, kas mums lika par, šai lietai pievērsties, bija elektrības tarifu celšana, tā sekojošā patērētāja un pašvaldību tiesāšanās ar regulātoru, tiesību sarga kritiskais atzinums, un tie visi bija tāds fons, lai mēs paskatītos, droši vien pienāca laiks tad paskatīties uz SPRK darbību no labas pārvaldības viedokļa, ņemot vērā, ka Soros fondam Latvija arī noteikti prioritāte laba pārvaldība enerģētikas politikā. Un, ja mēs runājam par labu pārvaldību, ko mēs saprotam ar labu pārvaldību, ir pateikts pētījumā, tātad tā ir informācijas pieejamība, atklātība, saprotamība, tā ir iestādes atvērtība klientam, tā ir vienlīdzīga attieksme, un ir tīpaši svarīgi, regulējošo institūciju darbībā arī saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu ir patērētāju interešu tāda, nozīmīgums un svarīgums uzraugošo institūciju darbā. Tā, es gribu īpaši
arī izcelt un pieminēt regulātoru atvērtību un faktiski tādu ļoti konstruktīvo un pozitīvo sadarbību šī pētījuma tapšanas laikā. Jo mūsu mērķis jau no paša sākuma bija nevis tukši kritizēt, nevis teiksim, kaut ko ņemt un skatīt bez kādas, teiksim, pamatotas atziņas, bet nākt klajā ar konstruktīviem ieteikumiem, arī atzīt to, kas ir labs SPRK darbā, varbūt ir bijis diskutabls publiskajā telpā, bet ir labs un novērtējams, un savukārt ieteikt ieteikumus un tādus konstruktīvus piedāvājumus tajās jomās, kur ir iespējami uzlabojumi. Un bez tādas apusējas sadarbības ar regulātoru šim pētījumam, viņš nebūtu iespējams un arī viņam nebūtu nekāda jēga. Un tādēļ es tiešām novērtēju, ka no regulātora puses ir bijusi tāda konstruktīva, atvērta sadarbība un arī šodienas diskusijā tāpat tas ir. Es gribu visbeidzot pateikt lielu pateicību arī visiem tiem ekspertiem, kas neliedza savu padomu un satikās ar pētniekiem gan no valsts pārvaldes iestādēm, gan arī eksperti un uzņēmēji, un daudz no jums ir arī šodien klātesoši šajā telpā. Un visbeidzot, tiešām atzinība un pateicība zvērinātiem advokātiem no Adversus, Sandim Bērtaitim un Dacei Cīrulei, un arī sabiedrībai par atklātību Dēlna un Aigai Grišānai personīgi. Un es arī gribu Aigai pateikt vēl lielu pateicību par procesu vadību un tādu, koordinēšanu. Viņa nebija tikai pētnieks, viņa arī faktiski bija šīs iniciatīvas vadītājs. Un es novēlu patīkams diskusijas. Paldies. Es vispirms pateikšu pāris vārdus par darba kārtību. Mūsu diskusija būs organizēta 4 daļās. Sākumā pētījuma vadītāja izstāstīs par galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem. Pēc tam mēs diskutējam informācijas atklātību. 3. daļa būs par tarifu noteikšanas principiem un visbeidzot par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas neatkarību. Un starpbrīžu nebūs, bet katras šīs daļas beigās būs jautājumi un diskusijas, un man ir liels lūgums uzdot jautājumus tieši par to konkrēto daļu. Un ir dots uzdevums arī sekot līdzi laika grafikam, tādēļ atvainojiet, ja es neļaušu par kādu jautājumu runāt bezgalīgi. Un tagad lūdzu Aiga. Vārds tev. Paldies. Tā, ceru, ka mikrofons darbojas, jo mūsu cilvēks skatās arī tiešraidē, un tāpēc ir ļoti svarīgi runāt mikrofonos. Mans vārds ir Aiga Grišāne. Kā jau minēja, esmu no Dēlnas, un esmu šī pētījuma viena no autoriem un arī pētījuma koordinātore. Un pirmkārt, es tiešām ļoti vēlējos pateikties gan jums visiem par interesi, kas ir klātesoši, arī tiem, kas skatās mūsu tiešraidē. Un vēlreiz lielu paldies visiem ekspertiem un visiem citiem cilvēkiem, ar kuriem mēs pētījuma gaitā sadarbojāmies, tikāmies, apmainījāmies viedokļiem, diskutējām. Un, protams, īpaši paldies Rolandam Virklim un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kuri bija ļoti atvērti un ar kuriem mums bija iespēja vairāk kārt tikties. Un es tāpēc, ka ir šie 3 bloki, kur mēs detalizēti runāsim par noteiktiem jautājumiem, es par šiem jautājumiem šajā vispārīgajā ievada daļā tad nerunāšu, bet pievērsīšos uz tiem jautājumiem, par kuriem mēs šajos 3 blokos tātad nediskutējam. Īsumā par pētījumu mērķi Ieva jau pateica faktiski, tas mūsu mērķis būtu, lai šis pētījums būtu tā kā stimuls uzlabot regulēšanas sistēmu, jo, kā mēs zinām, uzlabot vienmēr var. Un tāpēc arī šajā savā pētījumā, kur mēs rūpīgi visu 2012. gadu esam strādājuši pie šī pētījuma, gan analizējot normatīvos aktus, normatīvo aktu izpildi, to piemērošanas praksi, tiekoties tātad ar ekspertiem, nozares pārstāvjiem, un arī analizējot mazliet ārvalstu praksi, lai redzētu, kāda tā sistēma un uzbūve ir citās valstīs. Mēs esam iezīmējuši pētījumā tādus galvenos tā kā iespējamos risinājumus vai risinājumu virzienus, kas mūsuprāt varētu kaut kādas esošas problēmas vai kaut kādas sistēmiskas jautājumus nesakārtotus atrisināt, kā arī vairākos jautājumos, kas attiecas uz publiski plaši izskanējušajiem tādām tā kā problēmām, esam konstatējuši, ka varbūt tur tā problēma nemaz nav tik liela vai nepastāv vispār.
Un būtiski ir paturēt prātā, ka pētījums tātad ir veikts no tāda tā kā labas pārvaldības aspekta. Protams, mēs neesam tiešām analizējuši ekonomiskās kaut kādas varbūt lietas vai kaut kādas citas lietas, ko analizētu varbūt citu jomu eksperti. Mēs esam skatījušies tādu no labas pārvaldības, kā šī sistēma darbojas vai nedarbojas, un kā kaut kāda konkrēta mehānisma darbojas vai nedarbojas. Un laba pārvaldība ir viena no cilvēku pamatiesībām, un kā jau Ieva teica, tas cits starpā ietver arī šo informācijas atklātību, iestādes pienākumu pamatot savu lēmumu, sadarbību, objektīvu un tiesisku procedūru, un vēl vairākus citus jautājumus, uz ko tad mēs esam vērsuši uzmanību un skatījušies caur šādu aspektu. Un, nu jā, tas ir tas par šo pašu pētījumu kā tādu. Un tad tas pētījums ir sadalīts tādos tā kā divos galvenajos blokos. Viens no šiem blokiem ir pētījuma institucionālā uzbūve, kas, protams, lielā mērā arī nosaka daudz ko no tā, kā kaut kādās konkrētajās nozarēs, šajā gadījumā siltuma enerģijas un elektroenerģijas nozarēs institūcija darbojas. Un otrs tas bloks tātad ir tā konkrētā darbība siltuma enerģijas un elektroenerģijas nozarēs. Un runājot par SPRK institūciju uzbūvi, mēs aplūkojam vairākus jautājumus. Un tas pirmais, kuram es varbūt pievērsīšos, ir regulēšanas centralizācija. Kā jūs zinat visi, jo, šī auditorija ir tāda, kas, manuprāt, ir ļoti liela eksperti. Ir notikusi regulēšanas centralizācija 2009. gadā, pievienojot tātad visas tās funkcijas, ko agrāk veica pašvaldību regulātori, centrālajiem regulātoriem SPRK. Mūsuprāt, šī centralizācija ir vērtējama pozitīvi, un šī centralizētā regulēšana ir jāsaglabā un jāpilnveido. Tas, kas mums šķiet, kas ir pozitīvi šādā centralizētā regulēšanā, ir ne tikai tas, ka tas dod iespēju kompleksi skatīties uz nozari kopumā, tātad pāraudzīt visu nozaru kopumā, bet arī, protams, tas ievieš vienotu praksi, normatīvu aktu, metodiku izpratnē un piemērošanā, kā arī, kā mēs zinām, pašvaldību regulātoriem daudzos gadījumos ir bijusi nepietiekama kompetence, un arī, pašvaldību regulātori ir bijuši tomēr ļoti cieši saistīti ar pašvaldību, līdz ar to ļoti cieši saistīti ar politiskajiem un sociālo-ekonomiskajiem apstākļiem pašvaldībā, kas liedza viņiem pilnvērtīgi un neatkarīgi regulēt šos tarifus, jo ik pa laikam ir vēlēšanas un ik pa laikam ir vēl visādi procesi, kas liedz tātad vai celt tarifus vai vēl kādas tam līdzīgas darbības veikt. Tāpēc šāda regulēšanas centralizācija, mūsuprāt, šos daudzos jautājumus atrisina, un tāpēc mēs neuzskatām, ka būtu pamats runāt par decentralizācijas nepieciešamību. Tā, nākamais. Šis ir tāds interesants jautājums par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un konkurences padomes iespējamo apvienošanu. Tas ir vairāk kārt nokļuvis valdības dienas kārtībā. Un, pirmkārt, tas, ko mēs pētījuma ietvaros secinājām, ka, protams, ir nepieciešama cieša regulējošās un konkurenci uzraugošās iestādes sadarbība. Respektīvi, ļoti bieži šie jautājumi, kas ir šo iestāžu kompetencē, ir saistīti vai pat kaut kādā mērā pārkļaujas vai konkurē valsts pārvaldes uzdevumu tā kā līmenī, jo dažkārt nav līdz galam skaidrs, kurai iestādēji tajā brīdī būtu jāuzņem šī konkurences uzraudzības jautājums, vai tas joprojām regulēšanas jautājums, vai konkurences padoms jau jautājums. Un mēs no tāda tiesību viedokļa nesaskatām principiālus šķēršļus sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un konkurences padomes apvienošanai. Vienlaikus mēs pētījumu ietvaros neanalizējām, vai šāda apvienošanās būtu lietderīga, efektīva un tiešām nepieciešama. Respektīvi, ja šis jautājums nonāktu valdības dienas kārtībā atkal, tad valdībai būtu ļoti rūpīgi no visiem aspektiem, tajā skaitā, protams, arī no tiesiskā, no kur mēs to esam vērtējuši, būtu jāvērtē, vai šāds iestāžu apvienošanās, vai tā tiešām ir nepieciešama un padarīs šo visu nozari efektīvāku, vai varbūt pietiek ar kādiem vienkārši sadarbības mehānismiem vai institucionāliem sadarbības mehānismiem šajās arī elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarēs. Tad vēl viens tāds jautājuma bloks, uz ko mēs skatījāmies, tā tad ir SPRK kā neatkarīga iestāde.
un tie riski, kas izriet no šāda neatkarīgas iestādes statusa. Un jūs redzat, varbūt īsti labi nevar redzēt, bet šie jautājumi iekrāstot mazliet pelēki. Tas ir tāpēc, ka par šiem jautājumiem atsevišķos blokos runās mani kolēģi. Es tikai mazliet ieskicējuši dažus no tām mūsu secinājumiem. Pirmkārt, tās direktīvas prasības formāli ir izpildītas. SPK ir neatkarīga iestāde, kurai ne izpildvara, ne likumdevēja vara nedrīkst, tā teikt, iejaukties viņas darbībā. Taču tas jautājums ir par to tiešām faktisko neatkarību, kur mūsuprāt būtu jāstiprina, un tāpēc mēs arī esam izvirzījuši vairākus ieteikumus, kā to varētu darīt. Lai mazinātu tos riskus, kas ir īpaši šādām neatkarīgām iestādēm, ir gan iekšējie, gan ārējie riski, jo viņas ir tādā īpašā situācijā valsts pārvaldē, viņas nav hierarhiski pakļautas tajā vienotajā sistēmā, kas ir parasti visām citām iestādēm. Un tad man kolēģi runās par tādiem 5 jautājumiem. Viens no tiem ir SPRK padomas locekļu un padomas priekšsēdētāja atlases kārtība un iecelšanas kārtība. Otrs jautājums ir tas aktuālais un sāpīgais jautājums budžets, bet par to es neko tālāk neteikšu, tā kā būs vien jāgaida man kolēģi prezentācijas. Tad arī mēs pievēršamies informācijas atklātības jautājumiem, kas mūsuprāt ir ļoti būtiski sabiedrības līdzdalības jautājumiem un arī pārsūdzības kārtībai un iespējamajām maiņām, kas tur būtu nepieciešamas. No savas puses par šo neatkarīgas iestādes statusu vienīgais, ko es varētu vēl piebilst, ir attiecībā uz SPRK padomas locekļiem. Viens no mūsu ierosinājumiem būtu apsvērt iespēju iesaistīt padomas locekļus ikdienas darbā, vai uzticot tiem vadīt kādu no nozares departamentiem vai tam līdzīgā veidā, jo, mūsuprāt, pirmkārt jau tāda padomas locekļu darbošanās ārpus it kā šīs institucionālās uzbūves iestādes neveicina to efektivitāti, darbības efektivitāti. Un otrkārt arī šobrīd jau pastāv tāda neformāla tā kā sadalīšana šo nozaru, kas mūsuprāt liecina par to, ka šo sadalīšanu varētu formalizēt un padarīt skaidrāku, un arī attiecībā pēc tam uz atlases kritērijiem būtu daudz skaidrāk, kādi ir padomas locekļu brīvie posteņi un kādus cilvēkus mēs tieši uz kuriem šiem amatiem meklējam. Un, jā, tāda vēl viena lieta ir par SPRK darbības iekšējo kārtību, kur SPRK mums arī savos komentāros norādīja, ka viņi ir daudz ko darījuši pēc valsts kontrolas atzinumiem un uzlabojuši šo kārtību. Vienlaicīgi, mūsuprāt, tur vēl būtu daudz darāmā, jo arī tajās lietās, kas ir uzlabotas, viņas ir salīdzinoši tomēr nekonkrētas, daži no tiem risinājumiem. Un arī daudz, kas ir joprojām nepieejams publiski, līdz ar to šī uzticamība, kas ir neatkarīgas iestādes, viens no tiem aspektiem, ar ko tā darbojas patiesībā un uz ko tā balsta savu autoritāti, viņas sabiedrībā neveidojas, jo mēs nezinām, kā tas notiek. Un tagad pievēršoties jautājumiem par darbību elektroenerģijas un siltumenerģijas nozarē, par tādiem aktuāliem jautājumiem atkal kā SPRK vieta un loma šajās nozarēs, kā arī tarifu noteikšanas metodas un tarifu izpildes kontroli. Es arī nerunāšu par to, runās mani kolēģi 2. un 3. blokā, bet es mazliet parunāšu par 2 citiem jautājumiem. Viens no tiem ir tātad publiskajām personām piedarošo monopoli un iespējams nepieciešamība tos uzraudzīt stingrāk vai mazliet citādāk nekā parastus uzņēmumus. Un proti līdz šim SPRK nav kaut kādā īpašā veidā mēģinājis izdalīt publiskajām, tas nozīmē valsts vai pašvaldībām, piedarošos monopolu uzņēmumus, to darbību. Bet, mūsuprāt, ir vairākas lietas, kas liecina, ka to vajadzētu darīt. Un pirmkārt jau tas, ka šādām publisko personu, tātad valsts dibinātām komercsabiedrībām, primārais uzdevums nav peļņas gūšana. Tas nevar būt primārais uzdevums. Par šo vairāk un detalizētāk ir arī spriedzis ministru kabinets atbalstot ekonomikas ministrijas sagatavoto koncepciju, publisko personu komercdarbības koncepciju. Un arī tur viennozīmīgi ir uzsvērts, ka publisko personu kapitāla sabiedrībām noteikti ir jābūt nefinanšu mērķiem.
Un tad šis varētu būt tas jautājums, kur SPK būtu jāuzrauga, lai šie publiskajām personām piedarošie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas tātad ir monopola stāvoklī, regulētā tirgu, lai viņiem šie finanšu mērķi nekadā gadījumā neprevalētu pār sociālajām mērķiem, jo valstī pašvaldībai nav jāpelna no monopola uzņēmuma darbības. Tas ir viens tāds aspekts, par ko tad mēs nediskutēsim, jo nav laika īsti visu izdiskutēt šajos sarunu blokos, bet kam noteikti varētu pievērsties vēl. Un otrs aspekts ir tātad tāds regulēšanas tā kā funkcija vai tarifu noteikšanas funkcijas sašaurināšanās elektroenerģijas tirgu. Restīvi, mēs esam pētījumā šo jautājumu aplūkojuši, bet jāsaka, ka tur arī varētu būt interesants pavērsiens tiesas praksē, skatoties, ko tiesa tātad konstatēs par šiem tiesiskajiem risinājumiem, kas ir izvēlēti. Un proti, tas, ko mēs konstatējām, ka tātad ir jau notikušas tāds būtisks tā kā deregulācijas tendences, sašaurinot SPRK tarifu noteikšanu elektroenerģijas tirgu. Un elektroenerģijas tirgus likums faktiski ļauj tarifu noteikt pašam publiskajam tirgotājam. Un tas arī ir ticis izdarīts, ir atļauts Latvenergo, tātad piešķira tiesības SPRK pastāvīgi noteikti elektroenerģijas piegādes tarifus saistītiem lietotājiem. Pirmkārt, mūsuprāt, šāda funkcijas sašaurināšana regulētajā tirgu, tanī tarifu noteikšanā šobrīd ir pārsteidzīga un nav arī bijušas pirms tam plašas diskusijas ne nozarē, ne arī valsts pārvaldē. Un otrkārt, tas, kas ir galvenais, varbūt problēma jautājums no tāda juridiskā un tiesiskā viedokļa, nav īsti skaidrs, kas tad ir noticis, vai tā ir privātiesiska darbība, vai tagad Latvenergo nosaka tarifs kā privātiesiska persona, vai tad nav vairāk šīs publiskā aspekta šajā visā, vai tas ir deleģēts pārvaldes uzdevums pašam tā kā loceklim, kurš ir ieinteresēts tajā tarifu noteikšanā. Vai varbūt joprojām tas palicis SPRK tādā tā kā uzdevums, taču ir izvēlēts vienkārši cits mehānisms, kā tas tiek kontrolēts un darīts. Diemžēl jāsaka, ka nozarē par šo bija ļoti atšķirīgi arī dzen viedokļi, un, protams, gaidīsim, ko tiesa lems, kas tas īsti, kas šī metode tāda ir, bet viennozīmīgi likums šobrīd ir ļoti neskaidrs un ļoti neprecīzi nosaka to, kas tad tur īsti notiek. Un arī tas, ka šis likums varbūt nav līdz galam izdiskutēts un saprasts arī dzen viņu pieņemot, par to liecina tas, ka līdzīgs mehānisms ir iestrādāts attiecībā uz pārvades sistēmas pakalpojumiem un sadalas sistēmas pakalpojumiem, respektīvi uz nozarēm, kur patiesībā vai nu tā kaut kāda liberalizācija pārskatāmā laikā nav plānot vai patiesi nav īsti iespējama. Un tas, mūsuprāt, liecina par to, ka likumdevējs īsti neapzinājās, kādu mehānismu viņš ievieš un ko tad viņš īsti ievieš. Un tāpēc, mūsuprāt, joprojām tātad tarifu noteikšana saistītajiem lietotājiem ir SPRK funkcijās ietilpstošs valsts pārvaldes uzdevums, un to nevarētu nodot nevienam citam šobrīd vai deleģēt kādam citam darīt. Un, protams, ka mēs vienlaicīgi nenoliedzam to, ka šāda deregulācija notiks un notiek un ir nepieciešama un attaisnojama vienlaicīgi šīs metodas izvēlētās un līdzekļi viņiem jābūt ir plaši izdiskutētiem un vispār saprotamiem un arī gan juridiski korektiem, gan arī saprotamiem pārējai sabiedrības daļai. Un tāpēc, mūsuprāt, būtu likumdevējiem ļoti rūpīgi jāapsver, kas tad ir tie mehānismi, kādā veidā kaut kas tāds notiek, un kādā veidā to padarīt saprotamu, tiesiski un juridiski korektu, saglabājot vienlaicīgi tātad SPRK lomu un atbildību minēto tarifu noteikšanā. Tas īsumā no tādiem galvenajiem pētījumu secinājumiem arī būtu viss. Tā kā liels jums paldies, un es došu vārdu Rolandam Dirkļakungam. Labdien visiem! Liels paldies Dalnai par šo un par iespēju būt klāt šī pētījuma veikšanā un arī šodien šeit šī pētījuma prezentācijā. Pirmkārt vēlos pateikties par izrādīto godu, sakot, ka regulators ir vienīgā institūcija, kas var ietekmēt personu tarifus un maksājumus. Tā gluži nav. Šīs institūcijas ir daudz un dažādas, sākot no mūsu Saeimas ministra kabineta ministriem, beidzot ar pašiem patērētājiem, viņu nama apsaimniekotājiem un ļoti daudziem dažādiem iesaistītajiem cilvēkiem,
arī tiem, kas sniedz pakalpojumus. Tā kā regulators būtībā ir pēdējā instance, pēdējā vieta, kur tad gala lēmumi atsevišķos tarifos tiek pieņemti, bet katrā ziņā mēs neesam vienīgie un paši galvenie, kas var absolūti ar tādu dievišķu varu apveltītie, kur var pateikt, cik tad tas tarifs galā būs un ka viņam jābūt ir tik un ne vairāk. Varbūt pieskaroties tiem jautājumiem, par ko šodien šis slaids varbūt nedaudz pat par agru ir, bet lai viņš paliek, viņš ir labs. Un tad varbūt atbildot nedaudz uz tiem galvenajiem punktiem, kas tika pieminēti ievadā un kas varbūt netiks tālāk atspoguļoti turpmākajā diskusijā. Tas pirmais, kas tika pieminēts, ir par centralizēto regulātoru, kas ir izveidots 2009. gadā, proti, kad daudz pašvaldības regulātoru funkcijas nonāca regulātoru kompetencē. Tad, protams, šis ir ļoti atbalstāms notikums un ļoti pozitīvi vērtējams. Un pirmkārt ir tas, ka tiešām tiek veidot vienota prakse, tiek kopā uzkrāta pieredze un vienveidīgi arī tiek veidot šī tarifu politika. Un ar tām sakām, kas ir bijuši pirms tam, mēs saskaramies joprojām, jo mēs redzam, cik dažādi ir bijusi šī prakse, cik dažādi ir bijuši šie lēmumi, un joprojām pārskatot tarifus, un joprojām ir atsevišķi tarifi, kas ir spēkā vēl no iepriekšējā perioda. Mēs redzam, ka ir diezgan daudz aplamības veikts un darītas. Otrais jautājums par konkurences padomes un regulātoru iespējamā apvienošanu, tad patiesībā te ir jāskatās, ko dara citas Eiropas valstis un viņa pieredze, un lielākā daļa tomēr ir izvēlējusies atsevišķu konkurences padomu un regulātoru. Mēs zinām, ka Igaunijā ir apvienot šādu iestādi, bet patiesībā šobrīd tieši Igaunijas piemēra Eiropas komisija vērtē, vai tas ir atbilstoši vai nē, un par tiem rezultātiem tad mēs varēsim spriest. Runājot tālāk par regulātoru padomas locekļu iesaisti ikdienas darbā un iespējamo lomu, teiksim, vadot atsevišķi departaments vai kā savādāk, tad pirmkārt gribu pateikt, ka regulātoru padomas locekļi ir iesaistīti ikdienas darbā. Tas ir pilna laika darbs un tas ir diezgan intensīvs darbs, tā ka teikt, ka mēs neesam iesaistīti, noteikti nevarētu. Ir taisnība, ka mēs esam paņēmuši katrs uz sevi zināmas kompetences, bet tas nenozīmē, ka mēs neiedziļamies citos jautājumos, un katrā ziņā padomas sēdēs mums visiem ir jābalso kopā, un mēs esam kā koleģiāla institūcija. Un gadījumā, ja mēs, teiksim, katrs kļūtu par kā departamentu vadītāju, es domāju, ka tas nozīmē šaurāku profilēšanos katram no mums. Droši vien tas būtu liels administratīvais sloks, un zinām ārā katra padomas locekļa neliela monopolizācija attiecībā uz viņu nozari, un šī koleģialitāte savā veidā tiktu izjaukta. Un, kā mēs zinām, arī tad, īstenībā būtu būtiski jāmaina vispār varbūt arī mūsu apstiprināšanas kārtību, jo, tad mēs nebūtu pamats būt regulātoru departamentu vadītājiem, saimnes vēlētāju amatpersonai. Departamentu vadītājs nemaina, tāpēc, ka viņam beidzies termiņš, departamentu vadītāju maina, varbūt tāpēc, ka viņi paaugstina amatā un viņš pāriet kaut kādā augstākā pozīcijā. Tad, visbeidzot, publisko personu monopoli un privāto personu komersanti. Te būtu tiešām vajadzīga ļoti liela diskusija, vai publiskajām pakalpojums, kas ir, ja pieder publiskai personai, uzņēmums vai privātai personai, ka viņiem būtu atšķirīgi regulēšanas mehānismi. Tas liekas diezgan apšaubām, bez tam ir diezgan daudz šobrīd īpaši siltumapgādē, kur ir gan privātais kapitāls uzņēmumā, gan publiskais kapitāls, un ko tad mēs darīsim ar šādiem uzņēmumiem. Tā kā nav tikai balts un melns, ir arī situācijas pa vidu, un ir grūti spriest, vai ir vajadzīgs atšķirīgs regulējums. Runājot par peļņu, ko gūst monopoli, piemēram, siltumapgādē, tad peļņa ir ierobežota, peļņa ir atkarīga arī no efektivitātes rādītājiem un kritērijiem. Un visbeidzot, ja uzņēmums tiek atstāts bez peļņas iespējām, tad mēs principā varam sagaidīt, ka viņam ir apgrūtinoši paņemt kredītu, piemēram, investīcijām, jo šādam uzņēmumam neviena banka uz normāliem kredītprocentiem aizdevumu nedos. Un līdz ar to pastāv ļoti nopietnas risks, kad patērētājs samaksās šo naudu atpakaļ caur lielākiem procentu maksājumiem, un ieguvēja beigās nebūs neviens. Un visbeidzot par deregulāciju un uzņēmumam tiesībām pašām noteikt tarifu. Šāds gadījums Latvijas praksē ir bijis tikai viens zināmais bēdīgais Latvijas energo tarifs 2011. gadā. Godīgi sakot, nav sagaidāms, ka vēl kādreiz mēs saskarsimies praksē ar šādu gadījumu. Tobrīd es vēl regulātorā nestrādāju, tā kā es šobrīd vairāk komentēju par to, kas bija pirms manis, bet patiesībā, kā mēs zinām, ekonomikas ministrija gatavo un valdība ir apstiprinājusi
plānu, kad līdz nākošā gada 1. septembrim, ar 1. septembri visas mājsaimniecības nonāks brīvajā tirgū. Proti, tad nebūs ne tikai regulātori noteikts tarifs, tad iedzīvotāji pirks elektroenerģiju par pilnīgi neregulētu gala cenu. Paliks regulēts, protams, sadales pakalpojums un pārvades pakalpojums, bet kas attiecās šo te gala tarifu, kā mēs saprotam šodien, no nākošā gada 1. septembra visdrīzāk šāds tarifs vairs neeksistēs. Līdz ar to esošais mehānisms, kad uzņēmums pats var noteikt tarifu un regulātors tikai pārbauda viņu un var noraidīt, vairs arī turpmāk nepastāvēs. Un būtībā šis ir uzskatāms par tādu pārejas periodu, esošais tarifs ir uzskatāms par tādu pārejas periodu uz pilnīgi tirgus liberalizāciju. Ja mēs runājam par sadales pakalpojumu, kurā ir paredzēts it kā likumā līdzīgs regulējums, tad tur vēl, lai viņš stātos spēkā, ir nepieciešams regulātora akcepts. Šobrīd neredzu iespēju, ka mēs šādu akceptu varētu sadales tīklam dot, un ka sadales tīkls pats varētu noteikt savu tarifu. Domāju, ka pārskatāmā nākotnē viss saglabāsies pa vecam un turpināsies rūpīga tarifu izvērtēšana, tā kā tas ir sadales tīkla pakalpojumu gadījumā bijis līdz šim. Tas īsumā par tiem jautājumiem, kas varbūt diskusijas gaitā netiks sīkāk apskatīti, bet pārējām tad jau turpmāk. Paldies! Paldies! Lūdzu, vai ir jautājumi par tām tēmām, par kurām šobrīd runāja paneļa dalībnieki? Jā. Man ir 3 jautājumi. Inga Kromiņa, juriste. Pirmais jautājums ir par jūsu komentāru par to, ka publisko personu kapitāla sabiedrībām peļņa nevar būt. Tas ir, ja mēs paskatāmies no konkurences tiesību viedokļa, tad jūs patreiz aicināt pārkāpt Eiropas Savienības līgumu un pateikt, ka publisko personu kapitāla sabiedrības var darboties tirgū ar diskriminējošiem, uz privātu personu diskriminējošiem noteikumiem. Tādā gadījumā man ir jautājums, vai jūs esat iepazinušies ar pēdējā laika Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, tīpaši ar pagājušā gada septembra spriedumu par investīciju aizsardzību. Otrs jautājums es mazliet nesapratu. Jūs teicāt, ka saistībā ar to, ka likumdevējs izdarīja grozījumus likumā, vairāk netiek regulēti pilnīgi visi elektroenerģijas tarifi, elektroenerģijas pakalpojumu un gala tarifi. Tad jūs citāds bija, ka likumdevējs īsti neapzinājās, ko tad viņš īsti nolem. Tad jūs gribat teikt, ka mūsu saima nesaprot, ko viņi īsti dara. Un trešais jautājums attiecībā uz jūsu komentāru par to, ka regulators ir vienīgā institūcija, kur var ietekmēt tarifus. Cik es zinu, ka tarifus pa lielam ietekmē mainīgās un nemainīgās izmaksas. Un tas nozīmē gan darba alga, gan izēvielas, gan infrastruktūras uzturēšanu un tā tālāk. Tad man ir jautājums, kā regulators varētu ietekmēt naftas cenu pasaulē, kā regulators varētu ietekmēt Nord Pool cenu biržā, kā regulators varētu ietekmēt konkrētu darbinieku darba algu. Un attiecībā uz tarifu regulēšanu, es saprotu, ka Ozoliņa kungs, kurš tomēr ir lielākais eksperts Eiropas Savienības jautājumos, man neļaus samelot, ka enerģētikas 3. pakete tomēr pasaka, ka ir jādod iespējas uzņēmējiem pašiem noteikt tarifus. Un ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā pilnīgi visi tarifi tiek regulēti. Paldies. Jā, paldies. Par to trešo, par to, ka regulators vienīgais, kas nosaka tarifus, es laikam nemācīšu atbildēt, jo tas nebija mans citāts. Bet attiecībā uz pārējiem 2 jautājumiem, varbūt sāksim ar to elektroenerģijas tirgus likumu. Manuprāt, gan tas, ko arī regulators teica, ka pārskatāmā nākotnē nav paredzams, ka tāda iespēja nodot pārvades tarifu noteikšanu pašiem pārvades tātad sadales tīkliem un ka tas faktiski nav iespējams, norāda uz to, ka likumdevējs tā ar ļoti plašu žestu ir piešķīris tiesības regulātoram pateikt, ka jā, jūs varat noteikt pašus tarifus, lai gan šāda iespējamība patiesībā īsti nav faktiski iespējama. Un tas, ka vispār šīs normas likumā atrodas, varētu maldināt gan
sabiedrisko pakalpojumu lietotājus, gan arī pašas komersants par to, ka viņiem paredzamā nākotnē kaut kādas šādas tiesības regulators varētu noteikt, un viņi varētu, teiksim, vērsties pie regulātora un teikt, kāpēc jūs attiecībā uz mums šādu lēmumu nevēlaties izdot. Un attiecībā uz to, ka, manuprāt, Saeima tiešām šo jautājumu nav rūpīgi pārdomājusi, jo tas, par ko es arī stāstīju un ko mēs kritizējam, nav skaidrs, kāds ir šis mehānisms. Ja pasako līdzi publiskajā telpā izskanējušajai informācijai no visām iesaistītajām pusēm, katram ir savs viedoklis, vai tagad tā darbība ir privāto tiesību jomā, tagad tā darbība joprojām paliek publisko tiesību jomā, vai tā ir deleģēta, kurš tad ir gala lēmums, vai šāds gala lēmums ir. Nu, ja likumdevējs rāda jaunu sistēmu, tad šai sistēmai ir jābūt vienādi saprotamai gan regulātoram, gan komersantam, gan arī vēl jau vairāk pakalpojumu saņēmējiem. Un šobrīd tā sistēma nav saprotama, tāpēc šī norma, manuprāt, tādā veidā, kādā viņa ir radīta, nav skaidra un nav tā teikt, tiesiski korekta. Attiecībā uz tad komerc sabiedrībām, kas ir publisko personu veidotas, jāsaka, ka droši vien šī ir, protams, kaut kāda salīdzinoši, nevarētu teikt jauna ideja, bet viņa ir parādījusies atkal dienas kārtībā, ņemot vērā šo ekonomikas ministrijas izstrādāto koncepciju. Un, protams, šobrīd praksē notiek ļoti daudz kas cits. Tiek dibināts Rīgas ūdens un vēl visādi uzņēmumi, kuriem pilnīgi noteikti nebūtu jābūt dibinātiem. Bet tas, par ko mēs runājam, mēs nerunājam par tirgus situāciju un par normālu kaut kādu tirgu. Mēs runājam par regulētu tirgu, kur konkurence nav, kur ir monopolu uzņēmumi. Un tas viens no mūsu piemēriem, uz ko mēs skatījāmies, bija tas pats Latvenergo, 12% pēļņa noteikta, vai tas ir adekvāti un vai valstī piedarošam monopolam būtu jābūt šādam peļņas procentam no tātad regulētā tieši tirgus. Un tas arī bija viens tāds no valsts kontrolas patiesībā jautājumiem, kā šis vispār tiek aprēķināts un kāpēc tieši tāds šis peļņas procents ir noteikts. Tā kā, manuprāt, te ir runa bišķiņ par citādāku situāciju un citādāku arī kopumā valstī, manuprāt, šī izpratne sāk mainīties attiecībā uz to, kur tad valsts vai pašvaldība drīkstētu dibināt vispār kapitāla sabiedrības, lai gan tā tendence pēdējā vismaz Rīgas domas darbībā ir pilnīgi pretēji varbūt un daudz citu pašvaldību darbībā. Par šo 12% peļņu vienkārši neliels precizējums. Tas attiecās uz tirdzniecības pakalpojumu, kas veido no tarifa 1,6% un attiecīgi 12% no 1,6% jūsu rēķinos ir stipri mazāk par 1%, ko jūs samaksājat Latvenergo. Tā kā vienkārši, lai nebūtu pārpratumi, te nav 12% no jūsu maksājuma, tie ir 0,1 varbūt apmēram procents no jūsu maksājuma, ko jūs veicat par elektroenerģiju. Paldies. Trešā jautājuma sakarā es acīm redzot precizējuši to, ko es teicu. Rolands Cirklis arī brīnišķīgi papildināja jau, ka, protams, komisija nav kungs un dievs, kurš nosaka to, kādus tarifus konkrētos mēs maksāsim, taču tas, ko es gribēju pateikt, komisija ir vienīgā institūcija, kura konkrētā uzņēmuma atnestos tarifus kaut kādā mērā pārbauda.